Šis būs stāsts par Kamerūnu, valsti pašā Āfrikas viducī pie Atlantijas okeāna. Kas mums lika braukt uz Kamerūnu? Katrs no mums dodās savu mērķu vadīts. Mārtiņš un Ēriks grib saprast Kamerūnas virtuvi, Kristīna fotografēt un Eģis meklēt zeltu. Kristīna un Eģis ir mana ģimene, foršākie un vienlaikus arī grūtākie ceļu biedri. Mans vārds ir Miks. Esmu atgriezies Āfrikā dokumentēt vietējās tradīcijas. Viss turpmākais būs mans stāsts par Kamerūnu pirmajā personā. 23 dienu laikā mēs daudz ēdām zivis, rāpāmies vulkānā, svinējām 8. martu, ložņājām pa lietusmežu, gājām baznīcā, braucām pie Darela aprakstītā Bafutas fona, dzērām kukurūzas vīnu karaļu svētkos, grauzdējām pašlasītu kafiju un vārījām krabjus. Bet par visu pēc kārtas. Dabas pētnieka Džeralda Darela Bafutas pēdziņus bērnībā esmu pārlasījis neskaitāmas reizes, bet pat pārdrošākajās fantāzijās es nespēju iedomāties, ka kādu rītu iekāpšu jauki sagrabējušā un putekļainā mašīnā, lai 60 gadus pēc Darela dotos uz Bafutu. Pie visa vainīga ir mana māte, kas man ir uzaudzinājusi par aizrautīgu lasītāju un vienmēr piespēlē labu literatūru. Bet lasīt prieka lielākais brālis ir ceļot prieks. Ticiet man! Darela grāmatā aprakstīta dzīvnieku vākšanas ekspedīcija Bafutas mežos, pieejaucot šim stāstam eksplozīvu devu laba angļu humoru. Ekspedīcijas panākumus nodrošināja Darela veiksmīgi nodibinātā draudzība ar Bafutas karali, jeb Fonu, Atširimbi II. Darels Fonu apraksta kā pamatīgu un jautru iedzērāju, ļoti cilvēcīgu karali, tautas mīlētu un cienītu. Patreiz Bafutā valda Abumbi II, kas amatā ir kopš 1968. gada. Neesmu pārliecināts, ka viņu satikšu, bet droši paliek nedroši, man līdzi ir pudele viskija. Mūsu pavadone Bafutas pils ēku pudurī ir viena no Bafutas Fona sievām. Pati pils un tai pieguļošās ēkas ir Bafutas karalistes centrs jau vairāk nekā 400 gadus. Tiesa, kad 1907. gada Bafutas un Vācijas kara laikā nodega gandrīz visas ēkas, neticamā kārtā tika saglabāta tikai 1635. gadā celtā Ačuma pils, kā nepakļaušanās simbols, ko Bafutas ļaudis jau iepriekš bija izjaukuši līdz pēdējiem skaliņam un paslēpuši džungļos. Pēc kara ēka tika uzcelta, jeb salikta no jauna, un arī pašlaik ir centrālais kompleksa fetišs, kurā atļauja ieiet ir tikai Fonam un viņa sievām. Fona viesu namā, kurā savulaik dzīvoja Darels ar savu dzīvnieku kolekciju, pašlaik ir ierīkots muzejs, kur putekļainās vitrīnās stāv aizgājušo karaļu atribūti. Viesa māju un daudzās ēkas Fona sievām un bērniem palīdzēja uzcelt atkal tie paši vācieši pēc uzvaras 1907. gada karā. Ilgi gan viņi Kamerūnā nesaimniekoja, jo zaudēja šo koloniju Angļiem pēc Pirmā pasaules kara. Katru gadu sausās sezonas laikā pils tiek apjumta ar jaunu siena jumtu. Siena ķīpes sanes Bafutas pavalsnieki, kuriem Fons centrālajā laukumā pēc tam uzrīko milzīgus svētkus. Patreiz jumts netiek mainīts, notiek kāda ārkārtas labošanas darbi. Par godīgu samaksu esmu sarunājis tradicionālo deju priekšnesumu. Man vienalga, vai tas būs turistiem domāts štruns, mana interese ir uzturēties pils pagalmā pēc iespējas ilgāk un pavērot jumtu licējus. Uzskatīju, ka milzu ksilofons arī ir viss priekšnesums, bet nekā laukums piebirst pilns ar džuģu dejotājiem.
džudžu dejas ir unikāla Bafotas reģiona iezīme, kas visu laiku attīstās, līdzīgi kā mūsdienu latviešu tautas deju horeogrāfija. Bafotā šis unikālais kultūras mantojums tiek uzsvērti aizsargāts, kamēr kaimiņu reģionos tautas deju un dziesmu tradīcijas ir stipri vājinājušās kristietības vai islāma ietekmē. Džudžu dejotāji ir sūtņi no meža un gara pasaules, kas dejojot sakārto un harmonizē cilvēku pasauli. Tāpēc džudžu ir neatņemama sastāvdaļa jebkuros lielos svētkos, tajā skaitā arī kāzās un bērēs. Jumta liceja beigās paši man lūdz, lai viņus nofilmēju. Protams, ka finālā man jāiedod viņiem naudas zīmelumu. Ticējums vēsta, ja es naudu iedotu kādam no meistariem rokā, vienam no mums diemžēl būtu jāmirst. Tāpēc naudu man liek nolikt zemē. Man ir līdz mātei nospērtie Bafotas pēdziņi, un es esmu pilns spara iegūt fona ierakstu, lai pēc tam šo grāmatu varētu atdot godam atpakaļ. Fona sieva ir neatsaucīga, bet, kad uzdāvinu viņai viskiju, parādās mazas cerības. Varbūt vakarā. Laiku sitot dodamies iekost. Mūsu galvenais Bafotas pavadonis Džons iesaka nacionālo ēdienu aču, kuru gatavo no kokojama. Mārtiņš un Ēriks ir piesardzīgi un pasūta vistu un frī. Nav ne jausmas, kurš ir pasūtījis kalnu bulli, bet mēģināsim ēst arī to. Ko tēt? It's strong. It's not strong, it's not eatable. Beigās es esmu vienīgais, kurš apēd visu aču. Nebija nevainas. Esam atpakaļ un turpinam krist bafotiešiem uz nebiem. Atkāpties jau vairs nav kur. Vēl viena apaļas summas naudas zīme un mana grāmata tiek pieņemta. Karalis negrib satikt tik vienkāršus cilvēkus. Kamēr atkal gaidam, Džons man izstāsta par ļoti interesantu pasākumu. Rīt kādā pavisam nomaļā ciemā notiks fonu svētki ar cilšu dejām un visādām rituālām izdarībām. Daļa dalībnieku uz svētkiem dodas jau šovakar, lai visu nakti dejot slēgtā pasākumā. Bet rīt būšot atvērtā daļa, kurā dalību var ņemt jebkurš. Nav ko raustīties, jābrauc. Beidzot grāmata ir klāta. Un es zinu vienu cilvēku, kas par šo ierakstu būs ļoti, ļoti priecīgs. Okay, Phone of Bafut? Yeah. Perfect. Esam atkratījušies uz Bafanģiju. Ceļu nevarētu nosaukt par putekļainu, ceļa nebija vispār, bija tikai putekļi. Nav ne mazākās jausmas, kas te gaidāms, tāpēc vienkārši atslāpstam un sameklējam labu skatu punktu, lai neko nepalaistu garām. Man neviens oficiāli nav atļauts šeit filmēt, tomēr tas nav arī aizliegts. Džons man ieteica samainīt naudu mazās vienībās un maksāt katram, kas to prasa, bez kādām ierunām.
Domas par ceremonijas nozīmi dalās. Uz vietas filmējot mums stāstīja, ka ceremonija ir saistīta ar sausās sezonas beigām, visi dejo, priecājās un iedzer, līdzīgi kā mūsu Jāņos. Otrā versija – šie svētki ir savdabīga mirušo piemiņas diena. Internetā atradu aprakstu, ka katrai ģimenei tieši šādos svētkos ir jāizvada mirušie, bet dēļ tā, ka jāuzaicina ir visi radi, kolēģi, ciemi iedzīvotāji un arī fons, tās ir milzīgas izmaksas. Tāpēc pasākums var notikt pat 10 līdz 15 gadus pēc paša nāves fakta. Iespējams, ka šeit patiesi ir abi skaidrojumi, jo pasākumā piedalās cilvēki no daudzām attālām apdzīvotām vietām, kā arī veseli 3 foni.
Mīļotais draugs. Stop. Enough. Priekā. Ļoti negaršīgs. Ārprātīgi negaršīgs. Bet es smaidu un zaru. Esmu pieļāvis kļūdu. Veikalniece, pie kuras es mainīju monētas, centās man samainīt pēc iespējas mazākas naudas vienības. Tādējādi starp lielu nominālu monētām man ir arī 25 franku ripiņas, kur Latvijas ekvivalents ir 2,5 centīmi. Visi dīvainie maskotie džudžu ir nepatīkami pārsteigti par baltā vīra neticamo devību, tāpēc reizēm sākdams un bālēdams rakājos pa kabatām un maksāja 2 un pat 3 reizes. Par laimi, kad džudžu man pie kājām iecerta zobena, man rokā trāpījusies ir liela naudas zīme un izēja no situācijas ar godu.
Šie 3 sēdošie vīri, labi apgādāti ar alu, ir vietējie foni, un šis laukums ir visu ceremoniju un deju galapunkts. Tāpat kā es, arī viņi godīgi maksā visiem tēliem, nodrošinot panākumus sev un saviem ļaudīm nākotnē. Tā visos svētkos jādodas mājās, kamēr ir visjautrāk. Mazliet aizkritušām ausīm dodamies atpakaļ putekļos. Langust, crabe, legumes.